Nu, gaidīsim, kas notiks tālāk. Vai tas būs liels iestudējums, liels teātris ar, nu, teiksim, nopietnāks vai populārāks kultūras elementiem? Kādi ļauži mums tiks piedāvāti un kas no tā visa notiks? Šeit tiek piedāvāts ne tikai palielināt apgabalu skaitu, bet arī to, kā skaita tās nianses. Mums šeit ir viena liste, ja tā var teikt, kurā būs šīs iekšējās cīņas, cīņa par to mazā iecirkņa vēlētāju, par to ceļu, par to aitu, kas tur būs vajadzīga. Tas ir tas, ko šī sistēma izraisīs. Vai viņa juridiski ir iespējama, ko šeit kolēģi piedāvāja? Jā, ir. Vai Latvijā viņa juridiski tādu var izbūvēt? Jā, var. Jautājums, vai vajag man vairāk pašu uztrauc viena lieta tikai šajā reformā, bet nesaku viņai nē, tikai uztrauc. Manuprāt, mēs aizmirstam, ka parlaments var kļūt vēl sadrumstalotāks. Valdība tā jau mums ir mocīta ar kompromisiem un lēņu ministrijām. Man negribētos, ka šis to vēl vairāk veicinātu. Man ļoti patīk vienā diskusijā tika lietots tāds termins, kā esošās politiskās sistēmas dizains, ka viņš ir pilnīgi nekam nederīgs. Tur es parakstos arī, ka jā, dizains nedara. Ja mēs salīdzinām ar teātra mākslu, kurā vissvarīgākais ir uzturēt dialogu starp skatuvi un zāli, un pat varbūt vēl būtiskāk starp diviem partneriem, kas spēlē. Bez dialoga nekas nenotiek. Tad, kad dialogs izkrīt kādu no partneru dēļ, tad viss nomirst. Un man liekas, ka šajās balsošanas sistēmā ir ārkārtīgi liels akcents uzlikts uz balsošanas tehniku, tehnoloģiju, kā ievēlēties, kā saskaitīties, kā nokļūt pie varas. Bet dialogs starp to, kas tur nokļūst pie varas tajā sarežģītajā sistēmā un vēlētāju, es viņu te neredzu.